идет, то вниз, то вверх, минорный дождь, мажорный смех, и сердце вдруг забрежет аллилуйя. Jā, labi, sāksim ar to, kad mēs sākām šo interviju ciklu, man nebija darba pastāvīga. Tagad viņš ir. Un pie tam pa vidu bija tas posms, tad, kad tas viss bija tā slideni, kad nevarēja saprast, vai es varu, vai es nevaru, vai būs, vai nebūs. Un tagad es jūtos pārliecināts par saviem spēkiem, jūtos diezgan drošs. Jā, tas ir mainījies pa šo laiku. Jā. Darbs apmierina, patīk. Es piešāvies jau roku jau iestrādāt. Piešāvies. Zināmā mērā, jā, piešāvies. Jau kaut kāda zināma saprašana par principiem, kā jādara un ko jādara. Un, teiksim, jau tas viss ir. Un tas tagad viss notiek nedaudz raitāk nekā sākumā. Kā likās, ka tas tik sarežģīti un kā lai to visu izdara. Tagad ir tā jau tikai jāuzmet aci un tad jau saproti, kā, kur jādara kādu struktūru un visu. Cik viegli atrast darbu jaunam cilvēkam. Tas ir atkarīgs šādā situācijā, kāda ir tagad, kad bezdarba līmenis ir tik augsts, kāds viņš, man liekas, nekad nav bijis vispār Latvijā. Tad, atrast varbūt arī nav grūti, ja ir veiksme. Vienkārši dažreiz gadās tā, kad vienkārši neveicas. Es jau, man liekas, stāstīju vienā no intervijām, kad bija tā, kad jau sākot no kaut kāda septembra, man liekas, man bija atzvanījuši, bija aicinājuši arī uz pārunām un teikuši, jā, viss kārtībā. Bet katru reizi bija kaut kādi knifi, kad beigās tomēr, sanāca, kad aplauzos vienkārši tā stulbi kaut kā. Lai gan teica, jā, viss normāli, mēs tieši tevi ņemam, tu esi vislabākais, kas mums vislabāk der. Bet kaut kā tomēr beigās nē, piedot. Mums tur kaut kas tur notika, budžets vai vēl nezinu kaut kas. Labi, varbūt tās bija atrunas, protams, tur pavisam citi kaut kādi motīvi ir, bet tāpat stulbi. Ja ir sakari, tad praktiski jā, tad jau tur nav jāmeklē, vienkārši jāpainteresēs pie pareizā cilvēka. Lūk, man tādu sakaru nav, lai es varētu pateikt, tad ņem mani darbā un uzreiz dabūt sev kaut kādu siltu vietiņu. Nē, meklēju un beigās jā, pie pilnīgi nepazīstamiem cilvēkiem, kuri vienkārši izvērtēja manas zināšanas un paņēma, jā. Gandarījums? Vienmēr ir patīkami, man liekas, jebkuram cilvēkam apzināties to, kad viņš var uz kaut kāda konkursa pamata būt pārāks par citiem konkurentiem kaut kādiem, kad viņš spēja uzvarēt kaut kādā konkursā. Vai tas tāds nosacīts konkurss, bet tāpatās, kad ir cienīgs dabūt kaut ko vairāk nekā citi, kuri ir pieteikušies uz to pašu. Jā. Vai nav tā, kad tiklīdz atnāk viens darbs, tad nāk arī vēl kaut kas? Un vai tev, teiksim, šobrīd jau jūties varbūt vēl tāds, pieprasītāks, vai kaut kas vēl ir mainījies par šo laiku? Arī turisma varbūt jomā. Jā, maijā sāksies, brauks grupas, brauks no Rīgas, brauks no Vidzemes, no Kurzemes uz Latgali, protams. Man jau zvanījuši un interesējušies, vai es būtu ar mieru vadīt ekskursijas. Ir jau arī konkrēti piedāvājumi vairāki uz konkrētām dienām, kad man būs jābrauc un jāvada ekskursijas cilvēkiem. Jā, to es negribu aizmirst, jo tas ir tas, kas man patīk. Un es, protams, paralēli darot vēl neskaitāmas lietas, es varu laiku pa laikam arī darīt šo. Jo tas tiešām ir tas, kas manai dvēselē, manai sirdī patīk. Gribu darīt vēl. Daudz ko gribu darīt. Protams.
Tagad diezgan bieži man sanāk arī sarunāties ar kaut kādiem cilvēkiem, kuri visi kaut kādas idejas, ka varētu padarīt kaut ko tādu. Tādā jomā, šitādā jomā varētu kaut kur attīstīties. Es nekad nesaku nē. Es vienmēr saku, jā, šeit jāpadomā, te vajag kaut ko palasīt, vajag kaut kur attīstīties, bet es neizslēdzu nekādas iespējas vispār. Jā.